Un tagad parunāsim par tevi. Aiziet. Šis ir Romičs. Es esmu Romičs. Mans elpošanas draugs un cīņu biedris. Certificēts elpošanas terapeits, balss dialoga terapeits, jā, pareizi saku. Jā. Un vēl šo to varbūt varētu pastāstīt par sevi pāris vārdos. Jā. No cik mēnešiem sākt stāstīt par sevi? Tā mums ir laiks limitēts, tā, lai mēs ierakstāmies 5 minūtēs. 5 minūtēs? Ak, tu Dievs. Labi, mēs jokojam. Vienkārši, kas nāk pirmais. Jā. Nevajag tur gluži baigi par bērniem. Kā? Atceros, es zinu, ko es atceros, baigi bieži es atceros to, ka es biju tāds bērns, kurš, tā kā visiem bija nērts. Mani vecāki, kad es piedzimu, bija ļoti jauni. Jā. Kā mans fāters man kaut kad pateica, es esmu saplīsis prezervatīvus Sočos. Tas nozīmē, ka es nebiju gaidīts, tas netīšām uztaisīts. Jā. Sveika trauma. Jā, tā jau ir trauma, vārdu sakot. Jā. Un vecāki šansēja, gribēja labāk dzīvot, un vārdu sakot, ne tagad, tagad ir šitas svarīgāk. Man mutere šuvēja, es atceros, kā viņa tur šuj. Fāters kaut kur strādā, nav mājās, un es tur viens pats pa sevīm, un principā atceros, ka mani sodīja par to, ka es tur kaut ko ne tā. Ko man darīt bija, un tad man ļoti bieži sūtīja pie muteres vecvecākiem, kuri abi bija alkoholiķi, un tad es ļoti bieži atceros tā, ka viņi, pa dienu jau pālī jau siestu guļ, es tur, vazājos, mēs tur dārziņā dzīvojām, viens pats tur pa pagalmu, tur, labi, iežogots dārzs, bet, darīt nav ko, tur gaida, kamēr viņi tur izgulēs šmīgi, un, tad es atceros, ka tur vienkārši sēdēju, tur uz soliņa, tur saulītē kaut kādā, tur vienkārši tur domāju, nafig man, kāpēc es tā esmu, pirmie mani eksistenciālie jautājumi bija. Kaut kādi tur 7. Patiesībā tas jau viss arī ātrāk bija, bet tagad šī atmiņa, ko es stāstu, tur 7, 8 gadi, tur, jauns, jā. Lūk, un tad, kad es arī sāku pīpēt jau 1. klasē. 1. klasē es sāku pīpēt, un baigi pareizi mans fāters nostrādāja toreiz, kad mani tur uzvoda. Viņš piedāvāja, un toreiz bija Elita un Kosmos cigaretes, un iedomājies, viņš man paprasīja, lai es uzpūšu, un viņš mācēja noteikti pēc tās manas izelpas, ko es pīpēju. Viņš pateica uzreiz Kosmos, un es biju šokāts, pēc, ka mums mājās bija Elita, tā kā topā, jā. Es biju uz pakaļas, ka var pēc izelpas, pēc dūmiem noteikti cigarešu marku. Mans fāters toreiz pīpēja 2 pačkas dienā. Tas jau vien liecina par kaut kādu viņa nervu stāvokli. Jā. Un patiesībā viņš visu laiku bija uzvilks, viņš visu laiku bija tāds te. Tāpēc viņš arī pīpēja to tik daudz. Jā. Un viņš norēģēja tā, ka viņš Kosmos. Un viņš kaut ko laikam pateica tādu, apmēram, vēlreiz uzvadīšu, būs zila dirs, jā. Un tad es, atmetu līdz 3. klasē. Un tad mēs mainījām dzīvesvietu, es aizbraucu dzīvot pilnīgi uz otru Rīgas galu un aizgāju citā skolā, un man, nav draugu, un tad kaut kā bērnam ir ļoti svarīgi, kad ir draugi, viņam jābūt piederīgam, un es iekļuvu kompānijā, kurī, un mājās man mamma un fāters ar kurī, kā paravozi, jā. Un es gribu būt liels, es gribu iederēties, un es
pīpēju tā kā ar tiem čomakiem, tad man arī parādījās draugi, tāpēc, kāpēc? Cigarete, nu tā kā, Cigarete vieno. Jā, bet vismaz es, biju piederīgs kaut kur, tā kā, un tā. Un tad, es neatceros, kāpēc es pārtraucu, bet es pārtraucu, un tad kaut kādā 8. 9. klasē, kad man vecāki izšķīrās, tad es atkal atsāku pīpēt, jā. Un tā es ilgi pīpēju, tur noteikti vidusskolas, tur es pīpēju līdz pat tur 20 kaut kādiem tur gadiem, kamēr es apprecējos. Man sieva nepīpē, tad es arī pārstāju pīpēt, bet tam es sāku cigārus pīpēt, tā kā tas bija arī interesanti, bet es izlaidu vienu posmu, kad man bija kaut kādi 17, 18 gadi. Mana māte sāka dzert daudz vairāk, jo viņa bija vientuļā māte, jā, tādi, kādi viņai bija vecāki, es nemaz nebrīnos, ka viņa mēģināja to darīt tieši tādā veidā, bet es toreiz to nesapratu. Un tad es tur biju kompānijā, man vienmēr draugi bija vecāki par manīm, un tad es sāku tur jau iet uz vecrīgu tusēt, un viņi tur dzēra visu kaut ko, un es tikai āliņu. Un tad, zin kā, tur piedāvā, tu tur atsakies. Un līdz beidzot bija tāds moments, kad, cik tu vari atteikties, kur tu vispār šajā kompānijā esi, tur lēnām sāc aizdomāties. Jā, es līdām no šās kompānijas izmetīs ārā, tāpēc, ka tu tur nedzer, apmēram. Un tad lēnām kaut kā smadzenes, ieslēdz mani bailes, kad, ja es nedarīšu šitā, tad es tikšu sodīts, bez maz vai mani tur palūks no šejienes aiziet. Ja tagad uz to paskatās, tad tā galīgi nebija. Tas tur vienkārši tur šmigā kāds pajokoja, ja, bet tas bija tā, kā es to uztvēru toreiz. Ja. Un lēnā garā kaut kā tu sāc smadzenī gatavot tam, kad jāpagaršo. Lai tev liek mieru, lai viņi tevi uztver kā vienlīdzīgu. Jā. Un es iedzeru to šņabdu, tas bija Magic vodka, es kā tagad atceros to etiķeti, tādu gaišu zilo. Un 90. sākums tur kaut kāds. Un es biju pārsteigts par to, ka nebija tik pretīgi, kā man likās. Un es arī neaprēdu toreiz tajā dienā. Es nezinu, kāpēc. Un tad es es esmu mužiks, tie tur 4 gadus vecākiem mani draugi tur dzer un rēpst, es tur nerēpstu. Bet tad es viņiem turpināju to lietu, un tad jau arī sāku tur rēpt. Jā, un tad panesās vecrīgas tur apmeklējuma laiki, tur bija Veldzē dzīvojos, gari mati, tur metāls, īru kroga laiki, pulkvedī tur tusēju. Un tad meitenes parādījās, un tur meitenes, kas iet uz krogu, vai viņas nedzer, tur viss tika uzbūvēts uz tā. Tad kaut kā tas viss sāka čabēt ārā, tas viss tusiņš laikam sāka tur lēnā garā precēties, tas tusiņš sāka irt ārā. Un starp citu arī bija, es arī uzsvēršu, bija tur no rajona čomaki. Man ir 4 draugi, kuri sāka lietot heroīnu, un viņi visi ir zem zemes tagad jau. Jā. Un patiesībā atceros vienu momentu, viens čalis, ne no tiem 4, viens cits čalis, viņš iekļūt tajā kompānijā kopā ar viņiem, un viņš man stāstīja, es vakar pamēģināju heroīnu. Jā. Un es viņam prasu, kā bija. Skofigēna bija, es gribu vēl pamēģināt. Un es viņam saku, tu saproti, ka tu
tev jau ir atkarība. Nu, tā kā, tev pēc tās vienas reizes jau es redzu, ka tev ir atkarība. Man toreiz nebija vispār nekāda saistība ar kā ir dzīvot tur Skaidrā vai ko, jo es pats lietoju alkoholu. Un viņš aizdomājās. Viņš bija vecāks par maniem, viņš aizdomājās. Un mēs satikāmies ar viņu kaut kāds 15 gadus vēlāk, un viņš man pateica, viņš teica, paldies tev. Jo, ja tu man toreiz to nebūtu pateicis, to vienu teikumu, to vienu jautājumu, es laikam būtu arī zem zemes. Es no tās kompānijas tad arī aizgāju prom. Jo arī man piedāvāja pamēģināt heroīnu, bet es atteicos. Es kaut kā biju no vecākiem ieaudzināts tā, ka tas taču nepie kā laba nenovedīs. Ja? Un man bija arī tāda baile. Un es no tā stāvēju pa gabalu. Ja? Paldies maniem vecākiem par to. Jo es nezinu, kas tagad būtu. Ja, es pieļauju, ka tur no tās vielas. Es zinu vienu čali, kurš arī lietoja heroīnu un dzīvo tagad Skaidrā. Es nezinu, kā viņam tas izdevās. Ja, tas unikāls gadījums, man liekas. Jā, es patiesībā uzrunāšu viņu, lai viņš pastāsta par savu pieredzi, bet es nezinu, vai viņš gribēs dalīties. Jā. Un tad es no tās kompānijas tur kaut kā tiku vaļā, iekļuvu citā kompānijā, tad es sapazinos ar savu nākamo sievu, mēs nopirkām māju Jelgavā, un es aizvācos vispār no pilsētas, no visiem prom, tā kā tikai 40-50 kilometri, bet patiesībā tas ir daudz, tur vakarā neatbrauks, tur aliņu iedzert, jā. Jā, un tur bija tā, ka tur man bija kaimiņš, kurš mīlēja iedzert, un tad es ar savu suni gāju staigāt, un tad es vienmēr gar viņu gāju, un viņš tur... Viņš arī ir zem zemes patiesībā. Tagad viņš uz paģirām nomira. Nebija ar ko salātīties. Un tad mēs nonākam līdz tam, ka man bija jau tā, kad es tur tajā Jelgavas mājā, es tur dzinu kanģu, es taisīju savus vīnus tur un atviegloju sev iešanu uz veikalu, kā tu saki. Es arī gāju ar mugursomu uz veikalu un kopā ar produktiem vēl nopirku daudz ko, vēl kaut ko citu. Un tad man bija, es ļoti labi spilgti atceros, man bija ļoti spēcīgs paģirs, tā kā arī tu stāstīji, ja tik drausmīgs, es tik slikti jutos. Un redz, kas ir manas muteres brālis, viņš nomira no alkoholismā 40 cik gados, tā kā, jā. Un es vienu rītu pamodos. Man arī starp citu muteres brālis 40 plus, tādas sakritības mums. Jā. Un es gāju gulēt, un man gāja tas alkohols ārā, un es mēģināju atiet, jo uz darbu jāiet, un es redzēju visādas mošķus, un līdz baltām pelītēm bija nokodies. Un toreiz es neapstājos dzert, un es turpināju, un var sakot, tas vienu rītu pamodos, un mājā neviena nav. Brīvība, nav sievas, un abi dēli ir projām. Es nopriecājos sākumā. Beidzot, es varēšu atbrīvoties, man neviens nepiļīs smadzenes. Un es kaut kādu nedēļu vēl nokodu. Un tad es pamodos, skatījos griestos. Tas tāds moments, tā kā arī pēc elpošanas sesijas, kad tu atver acis un tu skaties griestos un tu redzi tur kaut ko pilnīgi citu. Tie nav griesti, tad tu redzi kaut ko tur, domas tavas, jā, tur kaut kādas idejas. Un par brīnumu nebija tāda baigā paģira, un es uzdevu sev jautājumu, cik daudz vēl ir jāizdara, lai būtu labi. Cik tas ir? Tas ir
pudele, litrs, tur 2 litri muca, tur cisterna. Cik tas ir? Cik ir jāizdzer, lai būtu labi? Un es sapratu, ka nav tāds apjoms. Tā kā nav iespējams izdzert tik daudz, lai būtu labi. Jā. Tad es atcerējos savus muteres aizgājušo brāli no alkoholisma. Jā. Es domāju, visticamāk, ja es turpināšu, tad tas ir arī mans ceļš, līdz kurienai es mēģināšu noķert to, cik daudz ir jāizdara. Ja? Plus vēl man ir 2 dēli. Ja? Viņi toreiz bija galīgi jauni. Tur jaunākajam laikam 2 gadi, otram bija 4, kaut kas tāds. Un tad pacēlās jautājums, vai viņi bija plānoti bērni, ja? Vai es viņus taisīju, lai viņi dzīvotu bez tēva? Ja? Tāds jautājums man pacēlās. Un man palika baigi skumji, jo man bērnība arī bija bez tēva tur no kaut kādiem 12 gadiem, teiksim. Ja? Viņš man tur klātesoši īsti nekad nav bijis, viņš bija vienmēr aizņemts viņš nevarēja savādāk. Tāds viņš, viņam arī fāters bija darbā visu laiku. Lūk, un es sapratu, ka dēļ bērniem es nedzeršu dēļ viņiem, priekš viņiem, lai viņiem ir laba dzīves. Tajā dienā es izdomāju, es mainīšu to ceļu. Ja? Kaut vai es nosprāgšu, ja? Bet es gribu, lai viņi to neredz. Ja? Un es tajā dienā pārstāju dzert, es, protams, atvainojos sievai, es sakārtoju tās attiecības, un kopš tās dienas es neesmu dzēris nekad. Bet fiška ir tāda, ka kaut kur laikam zemapziņā bija tā, ka kaut kādā ziņā es vainoju savu sievu pie tā, dēļ tā, ka viņa aizgāja prom, ja? Un, neatbalstiet tevi. Negluži tas, kad viņas iespējā es esmu tāds, kad viņa ar tādu viltu, ar tādu spēku mani to pagrieza. Ja? Un es biju uzvilkts kā dadis to visu laiku. Es biju, pirmkārtām jau tāds baigais depresīvnieks arī bija, neko negribējās darīt. Ja pirms tam tu tur paņem kaut kādu polšiņu, tur saskaldu malciņu, tur nopļauj zālīt, tad, apmēram bija tā, ka pofīgi, lai tā malka tur pūst un lai tā zāle tur aug. Nedirsīšu, ja. Ir tāds posms, kad tu pārstāji, ka neko negribās. Vismaz man tā bija. Ja? Meklē savu vietu, iespējams. Pašsajūta. Kas ir izrauts. Jā, kaut kā. Nav ieliets. Jā, un es daudzus gadus, vēl man arī darbs, es strādāju Trojkā un direktors, un man tur tie celtnieki tur jāmenedžē, un, var sakot, katru dienu mainās, un visi ir gudrāki par tevi un gribi visu tevi apčikrēt, un tu esi visu laiku uzvilkts, un tu atnāc mājās, un tēti, tev no teviem tur vajag, tu nespēji atbrīvoties, ja? Un tā ir tā ciešanās, ja? Kad patiesībā tā glāzīte atrisinās daudz ko tu ierausi, ja? Un tu, pofīgi, ja? Te nav tas. Ja tu esi uzvilks, viss tev ārās iekšā, ja. Un tā es tur tādā darbaholismā, vārdu sakot, aizgāju līdz tam, Covids arī sākās pēc tam jau, un es nekad neesmu tur tādu oficiālo diagnozi uztaisījis sev, bet tas laikam ir kaut kas, ko sauc par veģetatīvo distoniju, ja.
Man visu laiku tāds trīceklis smagums uz krūtīm. Es nakts laikā varēju pamosties no tā, ka man sirds šitās. Liekas, absurds, tu taču guli, tu neko nedari, nekādas fiziskās slodzes, ja, un tu pamosties no tā, ka tev sirds pa muti lēc ārā. Ja. Un, principā likās, pizdzēts, tūlīt nomiršu. Tā kā, ja. Nu jā, un tad es sapratu, ka, es tur pakonsultējos ar cilvēkiem, ja, kaut kādiem, un man teica, antidepresanti, tur mokies, tā kā, dzer antidepresantus, ja, tā kā. Un es negribēju, ja, jo es savā dzīvē, tā kā, es nezinu, esmu kaut kādas tabletes kaut kad iedzēris, tā kā, bet tur ekstremālos gadījumos, un principā es esmu sevi tur ārstējis vienmēr ar tējām, tā kā, jā, un es tā kā domāju, jābūt citai izējai, tā kā, jā, un es Facebooku skrulēju, un es uzgāju šamaniskā elpošana vai dziedinošā elpošana, neatceros, tā kā, un es domāju, ar šamaņiem man vienmēr ir bijis tāds, tā kā pačots, tā kā, patiesībā es izlaidu vienu posmu svarīgu. Es biju pie šamaņa, pirms tas notika vēl. Es biju pie šamaņa, un es biju uz bufo ceremoniju. Bufo ir viens no jaudīgākajiem šobrīd pasaulē psihodeliķiem pieejamiem. Un man bija tā, ka man bija baigais trips, nenormālākais trips. Negribu iet detaļās, bet pirmās dienas pēc tā tripa es biju wow, gribēju visiem tur ieteikt saviem draugiem, uztaisiet jūs arī, tā kā, jā. Pēc tam sākās crazy shit, tā kā man sākās astrālie ceļojumi, tā kā tas ir, kad tavu dvēseli iziet ārā no ķermeņa, jā, un tas bija tā, ka tu guli, tu tā kā tūlīt iemiksi, tu nevari iemigt, un tavs ķermenis uzvibrē. Un tev liekas, ka tu tūlīt nomirsi, un tavu dvēseli lien ārā burtiski no ķermeņa. Ja? Ja tu spēj pārvarēt šo baili, tad tu vari tusēt pa astrālu. Ja? Tu nevari pārvarēt to baili. Var sakot, man bija bailes aizmigt. Iedomājies? Un tas kaut kādu gadu, pusotru gadu intensīvi tas bija kaut kādu 3-6 mēneši, jā, pēc tā šamaņa tripa, jā. Pēc viena tā tikai, jā? Vē, pēc viena tripa, jā. Tur gan Džeki teica, ka, ko tu tur redzēji, es pēc 9 reizēm neesmu redzējis, tu tur pirmajā reizē, tur pilnīgā uļatā, jā. Bet, var sakot, es nesaprotu, kas man notika, jo es par to neko nezināju, un es tur sāku lēnām taustīties par to, bet tāpat mīziens tur bija to darīt, jā. Un, var sakot, tas noveda pie vēl lielāka iekšējā stresa, tā, ka tu jūti, ka tu visu no iekšpuses strīci, tā kā drebi, tā kā, jā. Un, jā, un tad es sāku domāt, man šķiet, tos antidepresantus jāsāk lietot. Un tad es uzgāju to šamanisko elpošanu, Agnese Narnovska vadīja online, jo bija Covid, un es negribēju, un online es gribēju klātienē, tā kā old schools. Un vārdu sakot, pirms jau tās elpošanas sesijas, es jau izdomāju 100 iemeslus, kāpēc es negribu. Jau sākās process, zin kā, bieži cilvēki uz elpošanas sesiju, ja atnāk, tad saka, ka jūta kaut ko, ka tur vēders sāk sāpēt, galvas sāk sāpēt, un tā tālāk. Process jau sāk notikt, tas ir ok. Jā, un man bija tas pats, bet es tomēr piedalījos tajā sesijā, man tur pastāstīja, kas viss tur būs, un es biju laukos viens pats, ideāli apstākļi, neviens netraucē, kameras neieslēdzu, man tur bija slikts internets, man bailes, ka tur sakara pārtrūks, un es tagad tur guļu, elpoju, un man sāk
vibrācija celties no astu skalu un pa visu ķermeni. Vairāk, domāju, kad nafig. Laidam ārā, ja? Bet kaut kas man lika, vai turpināt. Un es tur elpoju, man jau tur konvulsijās rokas, kājas, tur. Un tad tā aktīvā daļa beidzās, sākās mierīgā, integratīvā daļa, un man tā dziest, rimstās. Pilnīgs miers. Un tas iekšējais, tas trīceklis, kas man bija, viņš pazuda. Viņš vienkārši tā kā tādā nirvānā. Vējš arī pazuda. Tā es nodzīvoju 2-3 dienas bez tā trīcekļa iekšējā, un es sapratu, ahujenā lieta tā elpošana, ja. Es, protams, pieteicos uz nākošo, kas tur bija laikam pēc nedēļas. Atkal es sevi nomierināju, bet man vairs tik ilgi nebija tur tas mierīgais, jā. 1, tad 2 dienas. Bet principā tas, ko visums man parādīja toreiz tajā dienā, ja, ka tu vari justies labi bez nekā. Tev nevajag neko lietot, lai tu justos labi. Ne antidepresantus, ne alkoholu, ne zālīti, tur, neko tev nevajag, ja, lai justos labi. To var panākt, ja. Un tad es turpināju elpot, un tad man tur sākās process, baigi nopietnē. Man palika bailes elpot, un tur tās meitenes, kas vadīja to elpošanu, es viņām tur jautāju, un viņas man tur teica, jā, turpina, viss labi, un es neusticējos tajā atbildē, man neapmierināja tā atbilde, ja, un tas man lika meklēt, kas man var atbildēt uz tiem jautājumiem. Un es uzgāju Lionas piedāvājumu pieteikties uz terapeitu kursu, kur es ar tevīm arī iepazinos, kur mēs iepazināmies, ja, un es sākumā vispār uz turien pieteicos dabūt atbildes uz maniem jautājumiem, pārliecību, ka tu vari nebaidīties elpot. Un Liona vienkārši pateica, atnāc uz vienu moduli, nepatiks, neturpinās. Tur tā un tā. Es, jā, super ideja, davai. Es pirmo moduli aizgāju, dabūju visas atbildes, tur noklausījos to visu, kas tur bija tajā kursā, un sapratu, man ir vēl vairāk jautājumu, un ir tik interesanti, viss tā somatika tur, un viss tas stāvs. Ok, aiziešu uz vēl vienu moduli, aizēju uz otro moduli, vēl vairāk jautājumu, vēl interesantāk paliek. Trešajā modulī es atceros, es vēl no rīta dalīšanās tajā grupā teicu, ka man es ar šito netaisos pelnīt. Es atceros, jā. Es priekš sevīm, un es taču, man vispār likās pieskarties cilvēkam, tur ko tur, tas nav mans, jā. Un pēc tā trešā moduļa man jau bija klienti. Un es sapratu, kāds tur mans tur, un tāpēc, ja jums šķiet, ka kaut kas, jums galīgi nedara, tas ir viss pupu mizas, tas var samainīties, šitā te, tur, Jā, bet tāpat tas drebeklis man nepazuda tā uzreiz, jā. Man viņš pazuda pusgadu tikai pēc tam, kaut kāda, es iedomājos, es tur elpoju, labi, tur kaut kādas 3 moduļi, 20 sesijas man vajadzēja izelpot to drebekli ārā, jā. Tas nav maz. Nav maz, jā. 20 sesijas, jā. Bet, es esmu redzējis, ka cilvēkiem ar 1-2 sesijām pietiek. Kā kuram? Tas arī to, ko tu minēji. Mēs runājām, jā, tieši tā. Es kopā ar visām zemapziņām un elpošanu, liekas, pāri 100 tur jau stabili. Vēl turpinās. Tieši tā, es arī esmu vienreiz skaitījis, ka man ir virs 100 starp tām elpošanas sesijām jau ir, pat 150 pāri laikam. Bet patiesībā tas nav būtiski, cik tur ko daudz,
katram būs savs tur skaits nepieciešamais, katram ir kaut kāds līmenis, kur viņš grib, ko viņš grib atrisināt. Un arī interesanti ir tas, ka pazuda doma. Laikam nebija svarīgi. Tad es, teiksim, tu runājot par to, kā tev gāja dzīvē, un tu nonāci līdz arī kaut kādam momentam, kad manā skatījumā tas, tā kā tu nobriedi, tu biji gatavs. Un tad arī viss sprāga. Gan tas trips ar tev šamanisko, gan arī elpošanā. Tev vienkārši, kā saka, korķus izsita, vai ne? Lūk, jā, bet redz, daudziem ir, viņi tik ļoti kontrolē. Viņi neļaus. Viņi, turēs iekšā, nelaidīs līdz, nekad. Daži tā arī, lielākā daļa tā arī nekad. Zini kā, es esmu sapratis to, ka cilvēki ir atšķirīgi, to mēs jau visi zinām, ja? Bet ir sekojoši. Ir cilvēki, kuriem vajag sākumā teoriju, viņš viņu apgrābsta, saprot, ja? Un tad viņš tā kā lēnām, ok, es varu pamēģināt, viņš saņemās drosmi. Ja? Ir tādi, kas tu viņam stāsti teoriju, tu man tas stāsti. Ja? Viņam vajag atkal otrādāk, viņam vajag, lai viņi izturina, tas ir mans gadījums. Ja? Un tad viņš kas tas bija? Viņš sāka interesēties. Ir vēl arī trešais gadījums, variants, nevis gadījums, ka cilvēkam visi tā sačakarēts, ka viņš nevar ne to. Tad varbūt vajag tos antidepresantus vai kaut kādas zāles. Ja? Un tad tu stabilizē sevi, bet Dieva dēļ tikai nevajag dzīvot uz tām zālēm. Nevajag izvēlēties tās zāles, kā tagad viņas visu laiku dzeršu un viss man būs labi. Ja? Tas ir vienkārši īslaicīgs risinājums, lai jūs varat sevi sakārtot. Ja jūs nonākat līdz tam, kad jūs sākāt lietot antidepresantus, ja? Tad tiklīdz jūs jūtaties labi, meklējiet ceļu, kā sevi savest kārtībā. Ja? Tas ir baigi būtiski. Šis šķiet diezgan globāli ilgu laiku mēs esam propagandēti dzīvot. Tā kā lielākā daļa dzīvo. Patērējot, ēdot, dzerot. Pat redz, kokaīns skaitās normālāk kā paelpot. Jā. Tu zini, ka 20. gadsimta sākumā cigaretes tirgoja aptiekās. Jā. Manā jaunībā alkoholu reklamēja pa televizoru. Jā. Šobrīd zāles joprojām reklamē pa televizoru un tur gar pieturām pastaigā, tur ir redzams. Jā. Jāpagaida bišķiņ. Bet gudrāk ir tie, kas izmanto to, kas būs tikai pēc tam, tagad. Redziet, tās bailes. Es principā saprotu tos cilvēkus, kas uzticās valdībai un to, ko stāsta televizorā. Jo tas liek, kāds stāstīja par to pīpēšanu. Arī man tas pats stāsts bija bērnībā, kad es gribēju būt viens, tāpēc es pīpēju, dzēru. Arī bija kosmos pirmās cigaretes. un man gan kosmos pēc tam bija. Es tur lidoju. Bet tā piedrības sajūta. Un tur, redzi, tur valdība stāsta, tur zāles, tur lieto, tādi jau slaveni aktieri reklamē visu kaut kādas tur zāles. Un ko tik tur vēl ne. Un tur rodās tā, ka esmu viens no. Te tagad aiziet, sanāk, prom no tā visa it kā. Redzi, kas ir vēl viena lieta. Jā, es visam piekrītu. Bailes ir viens, bet otra lieta ir tas, ka cilvēkam, manuprāt, šķiet, ka viņam baigi ērti ir. Viņš izdzer tableti un viņam simptoms pazūd un viņam atrisināts, viņš močīt tālāk. Tā kā, ja. Elpošanā tas nav. Ir gadījumi, kad tu tur ātri atrisini kaut ko, ja? Bet tas tomēr ir sistemātisks darbs ar sevi. Tas ir, tu lien iekšā un mēģini saprast, kāpēc tas to iespaido. Un tas, tā ietekme uz to labo sajūtu, viņa ir tāda lēnāka, novēl. Ir, protams, uzreizēm tu jūti, ka kaut kas tur ir, ja?
Bet tas salabojās tā lēnām, pakāpeniski. Tas nav tā, ka tu izdzer sarkano vai zilo tableti, ja, un tu esi cits cilvēks. Iedomājies, ja tas tā notiktu. Nu, tā kā, kāds šoks tev vispār būtu? Nu, tu tikko tur fiziski ķermenis pat nespētu izturēt, jo viņš jau ir pieradis pēkšņi. Jo, redz kā, arī mums tās autoimūnās visas saslimšanas, jā, viss sākās ar stresu, un tas viss beigās signalizē uz kaut kādu tur, mūsu ķermeņu tur kaut kādu tur slimību, jā. Tas bija garš, ilgs process. Mēs vienkārši nepamanījām to signālu sākumā, jā, vai nepievērsām viņam uzmanību. Un zāles, ko dara, viņas apslāpē to simptomu, jā, un tu tā kā viņu nedzirdi, nejūti, jā, bet cēlonis tad joprojām darbina to, jā, un tas lien kaut kur apkārt savādāk. Un elpošana atkal to lēnām, to salabu atpakaļ. Un tāpēc ķermeniski mēs šo dziedinājumu sajutīsim visvēlāk. Tāpēc, ka tas ir tāds tā kā atpakaļejošs process. Viņš nebūs tik ilgi, kā bija tas uz priekšu, bet viņš nebūs tik ātrs, tā kā šitā. Jā, tāpēc jārunā, jo kā mēs jau to darām, un arī citiem mūsu kolēģiem, un tikai jārunā par šo, jo tas ir normāli, pirmkārt, sāksim ar to. Tas ir tikpat normāli darīt, kā iet uz darbu. Tā arī, piemēram, pēc darba aiziet tur paelpot vai aiziet kaut kādā sesijā, jo tā nav tikai tāda garīgo lieta, kad tagad tikai ticīgie to var darīt vai stulbie kaut kādi, jā, bet tas ir, es to arī savulaik salīdzinu un nebeidzu to arī atkārtot sev vienkārši un arī citiem, kad tā ir iekšējā higiēna. Mums ir ārējās higienas, kur ir frizētavas, svaru zāles, spā, kas vēl tur kaut kādi, jā, kas viss rūpēs par tavu ārējo ķermeni, kur paliek iekšējā pasaule. To mēs visu kaut kā aizmirstam. Un to vajadzētu tā ieviest kaut kādā, lai viņš ir. Kā tev šķiet, kā mēs te varētu tā ieviest? Lai tas būtu normāli, lai būtu spā un frizētava un blakus salons elpošanas, piemēram. Iedomājies sievieti, kura no rīta pamostās un tāda, kāda pamodusies, nesaķemmējusies, nesakrāsojusies, aiziet, teiksim, uz darbu vai uz veikalu iepirkties. Ja? Iedomājies, tev ir liela māja, ja, un tev pēkšņi tur piezvanā, tur nezinu, kaut kāds tur, es te braucu garām, iebraukšu ciemos, ja. Tu taču nekārto visu māju, tu tur virtuvīt viesistab, kur tu to viesi, tur ātri tur kaut ko, ja, pareizi, tur bez mazliet kludovkā iekšā, aizspiedz iet, ja. Un te ir tas pats, ka tas, kas ir iekšā, to var neparādīt. To var uzvilkt masku un noslēpt. Ja? Un tāpēc arī ir tā, ka frizieriem labi, pirmā vajag paēst, padzerties, ja? Samaksāt rēķinus, ja? Ieliet bakā degvielu, saķemmēties, tur make-up uztaisīt. Ja? Un ja paliek pāri, tad davai kārtosim, tur kaut kādas turītes iekšā. Tā kā, ja? Es redzu tam tādu paskaidrojumu, bet jebkurā gadījumā tie, kas pamēģina, ja, viņi saprot, ka sakārtojot to stūrīti tur kaut kādu, ja, sāk kārtoties viss apkārt. Ja. Man liekas, svarīgi ir ārā to miseni, kuru tu noslēpi tajā kambarī. Ja. Jā, tieši tā. Un, ja pamēģina un novērtē to, tad viss sāk notikt. Jo cik ir gadījumi bijuši, kad atnāk kaut kāds skeptiķis uz elpošanas sesiju un pēc tās sesijas, bļaš, to это было, un я хочу еще. Bet ir taču bijuši arī tādi, kas nekā nebija. Ir bijuši tādi. Kāpēc tā bija? Vai varbūt tas nav tomēr visiem? Vai tas bija pārlieku kontrole? Man viens čomaks bija nesen 140 kg viņš sver, tāds smags džeks. Viņš bija uz vienu sesiju un
elpošanas sesijā es pirmajā sesijā parasti ļauju, lai cilvēks parāda, cik viņš dziļi iet, un nepušoju viņu tā kā, un lai viņš iziet un saprot, ka ar viņu viss kārtībā. Un es skatos, Džekam rokas drēb, visa enerģija iet, tā kā, jā. Un es viņam pēc tās sesijas jautāju, es saku, kā bija viņš? Nekas nebija. Tā kā es saku, nejūt enerģiju? Nē, nejūt. Nekā nebija. Un viņam rokas pat kustējās, saprot, viņam viss ķermenis tā kā. Un es sapratu, ka cilvēks vienkārši nejūt sevi. Arī. Varbūt, ka viņš bija tāds vienīgais, bet man tā nešķiet. Man liekas, ka tieši, es nesaku tikai elpošana, bet elpošana iemāca sevi sajust. Jā. Uzticēties arī sev, jā. Jā, un tam, kas notiek. Tu vienkārši sēdi un tā, kas man tur ir, tur kaut kas tur, nezinu, iedūras, paspieda kaut kas, jā. Tad, kas tas ir? Tas ir tas un tas. Un tev jau, tu sāc uzticēties, un tev jau atbildes ir bez elpošanas, pat tu kaut ko saproti, jā. Protams, ejot elpošanā, tu tur ielīdīsi dziļāk un sapratīsi vairāk, bet tu kā vari ar sevi komunicēt, ar savu iekšā, kas tev ir. Kā mēs tādu rezumē varam šim visam uzlikt punktu? Elpojat. Jā. Mežā varētu kādreiz elpošanas sesijā. Varam. Tas būtu ekskluzīvi. Varam šeit. Tā jau. Ar šamanisku uguni kaut kādu, jā, ar šamaniskiem akmeņiem. Jā. Šamanismas vārds kā tev tas Man radās ideja. Braucam pie maniem uz Alsungu uz laukiem, uztaisām Temaskalu Vigbamiņu un uztaisām retrītiņu ārā pie dabas paelpojam. Brīnišķīgi. Divatā, nē. Aicināsim arī citus. Uzaicināsim. Nē, Forši bija parunāties jau. tuvojās un uztaisām. Kaut ko sadomāsim, jā. Brīnišķīgi ideja.